Sveiks! Turpinot Kairas brīdžu festivālā ciklu, ir tas otrais solītais video no sestdienas spēles. Uh, Teica, ka tūlīt jau būs otrais video. Nu, principā, tā kā laiks ir relatīvs, tad var teikt arī tūlīt es esmu sagatavojis un publicējis video. Lūk, atlika divi ļoti interesanti, manuprāt, sadalījumi. Tātad pirmais sadalījums, tūlīt sekundīt, es viņu atradīšu un uzlikšu. Pirmais sadalījums ir sadalījums numur 7. Mēs spēlējam pret Krievijas spēlētāju Gomerovu Rogovu, kas tajā brīdī ir arī viena no pretendentiem uz uzvaru. Lūk, un tev tiek iedalīts šādas kārtas: 3. dūzs, 5. dūzs kungs, 5. dūzs 9, 8 un krustu nav. Atklāja vienu ērcenu, mēs spēlējam naturālu sistēmu, bet arī, teiksim, kopējā valodā ir precision atklājums, viens ērcens ir normāli. Partners sola 2 best and forcing games ar fitu ērcenos. Tu turpini ar 4 krustiem un partners nosola 4 ērcenus. Nu, šeit ir jautājums, ar kādu solījumu pareizāk ir turpināt. Nu, un, protams, arī vai vispār ir pareizi turpināt. Turpināt vajag, neskatoties uz partneru negātu. Un, manuprāt, labākais solījums būtu tā kā nevis vienkārši jautāt vai likt vai ko, bet parādīt, kas mums vēl ir un parādīt interesi, ka mums neskatoties uz to, ka partnerim nav paticis mūsu krusta renons, ir kaut kāda šlema ambīcijas. Nu, es personīgi solīju 4 beztrums, kas mums parādītu pīķu kontroli. 4 pīķi mums ir jautājums par dūžiem, restīvi konvencija kickback. Lūk, Ļena nosolīja vienkārši 6 ērcenu, kur, nu, teiksim tā, teorētiski es nepiekrītu tādam solījumam, bet atkal, ja mēs apskatāmies no tā vispārēji, nezinu, tur psiholoģiski emocionālā, tas ir Ļenas stils, es viņu respektēju, tas tāds nedaudz varbūt ielu kautiņu stils, tad pirmais sit un pretiniekam ir grūti noreaģēt, ja tā var teikt. Šeit, principā, ja mēs apskatāmies visas kārtas, man bija tas, kas man bija, ne vairāk, ne mazāk. 4 krustsoļus man nevarēja nepatikt, bet principā man bija labi tas, ka man bija dūzs kungs, kas nosēd šos 2 mazos pīķus, nevis tur triljāši. Ērcenos man bija tikai kalps, bet labā ziņa bija, ka pretiniekam bija singlā dāma. Kāros man bija tas, ko bija, kā lai pasaka, kas bija pasūtīts. Lūk. Izspēle nebija interesanta. Pretinieks ilgi diezgan mocījās pie pirmā gājiena. Viņam grūti redz, tas street fight stils nostrādāja labi. Kaut gan arī pie jebkura cita gājiena mazāk par 12 stiķiem viņi nepaņēma. Tīri praktiski viņi paņēma ērcenus, un uz otru ērcenu pretiniekam bija kaut kas jāizmet. Viņam grūti neizmest, tā var teikt, kārā. Pie šīs informācijas viņš izmet kārā. Nu, pat ja nebūtu izmetis kārā, Ļena būtu nospēlējis kārā, uz kārās un attiecīgi uzlikus 10, tad safety play. Lūk, otrs sadalījums jau ir daudz sarežģītāks. Šīs bija manas kārtas un solīšana 1 ērcens pas, 2 ērceni kontra, 4 ērceni. Ir tā kā 3, formāli 4 iespējamie solījumi. Pas, 4 pīķi, kontra un 5 kārā. Nu, sāksim ar galējībām. 4 pīķi ir pārāk, es teiktu tā. Varbūt kādreiz tas sanāks, bet partnerim ir ne vairāk, ne mazāk kā 4 pīķi. Ne vairāk. Nu, pat pie tam sliktā dienā var būt triplets, bet ne 5 pīķi. Tas ir punkts 1. Otrs, būs vienkārši tīri praktiski grūti ņemt stiķus. Tā kā to atmetam uzreiz, tāda eksotika. Pasēt ir pārāk gļēvi, jo tomēr mums pašiem ir gandrīz iegājiens uz vienu ērcenu. Mums ir dūzis kaut kāds piekabīts blakus mastos. Nē, attiecīgi paliek opcija vai kontrakt vai 5 kārā. Pie galda es nosolīju 5 kārā. Vairāk ar domu tādu, ka pretiniekam varētu būt
pat 10 arceni, un tikko būs kaut kāds sadalījums, jo skaidrs, ka vēsts soli uz sadalījumu. Viņam ir 6 vai 7 arceni, ja partnerim tikai singlets arcenā, tad mums vienkārši, vienkārši var būt milzīgas problēmas paņemt savus 4 stiķus aizsardzībā. Kontra saglabā šīs iespējas sodīt, un tajā pašā laikā nu, rada citas problēmas. Viena lieta, kuras uzbrukt, tas ir pirmā problēma. Otra, kā būs grūti aizsargāties partnerim. Viņš praktiski nekad nevarēs ielikt mums 6 kāravus un tā tālāk. Nu, restīvi, sanāca slikti. Uh, Pretinieks uzbruka arcenā. Atvērās tas, ko laikam neviens no pie galda negaidīja. Nu, šeit es arī saprotu Lienas solījumu, bet nu, es nesolīju. Principā tas ir pārāk jau pārākās. Lai nu kā, spēle atkal nav interesanta. Pretinieks paņēma savus 5 stiķus, 500. Tas ir gandrīz nulle mums, 4 arceni kontrā. Pat ja mēs stiķi pazaudētu aizsargāties, tad cik grūti būtu aizsargāties. Visdrīzāk, ja es uzbūtu krustdāmu, viss būtu vienkārši. Protams, ja mēs paņemtu krustus, un tad jautājums, cik kāravs mēģināt paņemt un vai sanākt iedot to krustu sjurku. Ja es uzbūtu pīķi, atkal nebūtu interesanti. Pretinieks paņemt pirmos 9 stiķus visdrīzāk un būtu bez viena. Lūk, tā kā es domāju, ka šie te visi 4 bija ļoti interesanti sadalījumi. Galvenokārt interesanti, ka visos bija problēmas, un visos bija ļoti labs pretinieks, kas uzreiz padara interesantāku visu to spēli, un tā likuma uzreiz ir dubultā. Tie punkti, ko mēs atņemam viņiem, ir daudz vērtīgāk nekā tie punkti, ko mēs atņemam citiem. Lūk, sanāca, ka 4 sadalījumos mēs savācām virs 50%. Pret Gromo mums bija gandrīz laikam 70 kaut kas, 75 pieņemsim vidējo attiecīgi pret pašu un Rogo mums bija 35, kas principā beigās viss beidzās labi. Lūk, tā kā es ceru, tev patīk šie video. Kaut kad drīz es ceru uztaisīt vēl vienu pēdējo par mikstiem un vispār varbūt tādu kopsavilkumu, vai vērts lidot tik tālu un spēlēt šādus turnīrus. Tā kā jauku dienu! Atā.